Sveicu jūs metodes draudzes dievkalpojumā, tos, kas esat šeit klātesoši, tos, kas skatieties mūsu savos ekrānos. Un es gribu jums jautāt šodien, vai jūs esat apmierināti ar savu dzīvi? Nu, ar tādu, kā viņi ir šodien. Vai varbūt tomēr ir tā, ka gribētos kādas izmaiņas? Protams, gribu jautāt, kādas ir tās izmaiņas, kuras mēs gribam. Bet tad es domāju, ja mēs bieži, kad uzdod jautājumu, kas tev jauns ir dzīvē, tad liekas, nekā jau īsti nav. Viss tāpat tās iet, tāpat ir kā nekas nav mainījies. Bet tagad tu paskaties uz citiem, tu redzi, tu pavisam citādā. Cik ir laiks pagājis un kaut kas ir izmainījies. Un es domāju, ja mēs savā dzīvē, paskatāmies, mazliet atpakaļ. Gadus 10. Tas nav daudz, ne? Kā ir, vai pēdējo 10 gadu laikā ir kaut kādas izmaiņas bijušas mūsu dzīvē? Vai vispār cilvēku vai cilvēces dzīvē ir notikušas kāds tāds, būtisks, radikāls izmaiņas? Un es domāju, ja mēs palūkojamies atpakaļ un padomājam, 10 gadi, kas tad? Nemaz nav tik daudz. Jā, kāds varbūt ir no zīdaiņa kļūst par pusaudzi. Jā, kāds varbūt no strādājoša kļūst par pensionāru. Protams, laiks iet un ņem savu. Bet domājot, tepat 10 gadus atpakaļ. Šodien mums katram ir kabatā telefons, vai ne? Vai tad bija pirms 10 gadiem mums šeit ir telefoni, kur tur ar pirkstu taustīja, ja bija tomēr, kur jāpiespiež podziņas? Nemaz nav tik ilgi, 10 gadu atpakaļ. Nebija, vai ne? Vai pirms 10 gadiem kāds zināja vai domāja par mākoņu pakalpojumiem? Labi, es varbūt sarežģītā vārdā to pateicu, ja? Darba vieta attālināt. Mēs strādājam no mājas, pildam schēmas, vēl kaut ko daram. Darbs no mājas šodien tā ir realitāte. Biroji vairs nav vajadzīgi, daudz biroju telpas paliek tukšas. Elektriskie automobīļi. Vai kāds pirms 10 gadiem, pa īsti varēja sacīt, kad ir pataustījis, kas ir mašīna ar elektriku, kas iet. Jā, ar benzīnu, dīzeli mēs zinājām. Kāds vēl atcerējās no veciem laikiem, ka bija koks klucīšiem ar gāzģeneratoru kādreiz gāja mašīnas vecās kara laiks. Bet elektroautomobīļi nebija. Tikai 10 gadi. Un tad pašbraucoši transporta līdzekļi. Es atceros 17. gads. Tas ir 7 gadi atpakaļ. Čikāgā. Mēs lidostā no vienas lidostas uz otru, tur milzīgas tās teritorijas, iekāpu vilcienā, un es biju šokā. Nav vadītāja tajā vilcienā. Es nostājos pie priekšējā stikla, es skatos, kā viņš iet. Nav vadītājs. Bet vilciens piestāja pieturās, kā pasažieri, viņš iet tālāk, izlaiž ārā. Bez vadītāja. Tas toreiz man likās, diezgan briesmīgi izglītāts. Tikai 7 gadi atpakaļ. Šodien šādi vilcieni atkal un atkal, mēs iebraucot varbūt Latvijā, ne tā, bet kaut kur izbraucot ārpusē, man liekas, pa lielam visur tāds strādā. Nav vajadzīgais vilcienu vadītāji. Un tad tie paši mazie, kas pa zālīti rāpo, kur mēs redzam robotiņu, kas nopļauj zāli, vairs neizkapts vajadzīgi nekas. Putekļu sūcēja istabā, tev vairs nav jāstaigā tur ar sūcēju, bet viņš tur rāpo un viss salas, es aizgājis biju pie šuvējas. Viņš saka, es par tām adatiņām neuztraucos. Man viņš tur rāpo, viņš viss tās adatiņas salas, kas nokrīt zemē. Un tad ar telefonu vadām sadzīves tehniku, ka darbā var uzlikt tikos un tikos, lai ieslēdzās veļas mašīnu mājās, vai, teiksim, apkura. Man tur ir augstāk, pirms es braukšu mājās, tad es ieslēgšu, lai man siltāk paliek mājā. Ar telefonu. Tās visas lietas liekas tikai 10 gadi. Bet absolūti tehnoloģijās ir, var sacīt, revolūcija. Virtuālā realitāte mācībām. Tagad ļoti daudzās skolās liekas, kādi atpalikuši cilvēki ir vienkārši tāfeli, kura krītu jāraksta. Visur jau ir digitālās, interaktīvās. Izklaidē, spēles un viss, kur notiek šī virtuālā realitāte, kur tu jau esi iekšā un tu jau tur darbojies. Kaut kā patiesībā tā ir tikai bilde un tā nav īstenība. Un tad valūtas, kriptovalūtas, vai kāds pirms 10 gadiem mēs zinājām par tādiem?
Liekas, tik daudz lietas, tad, kad tādu sāk domāt, vai ne? Liekas, nu kas tad ir izmainījies? Bet visa dzīve, var teikt, izmainījusies. Labi, tas ir tehnoloģijās, bet kas ir ar morāli? Kas ir ar cilvēku? Morāli. Tad, kad mēs šodien runājam, Ukrainā karš jau kuru gadu, tad, kad mēs domājam, Izrēlā karš jau gandrīz gadu, kad mēs domājam, tur un tur notiek kādas lietas, par kurām vēl pirms 10 gadiem, tad, kad bija 10 cilvēki aizgājuši bojā, tā bija traģēdija. Šodien mēs klausamies kara statistiku 1000 dienā. Un tad domājot par morāli, hierarhijas sabrukumus. Vēl tepat 10 gadus atpakaļ. Vai tiešām tomēr nebija tā, ka tramvajā vai trolejbusā tomēr jaunāki piecēlās reizēm, lai dodot vietu? Tā negribīgi, bet deva. Šodien par tādu lietu vispār pārsteigt un brīnās, kāpēc jaunietim jāsaļās kājās, ja viņš grib sēdēt. Un kad tur kāds iekāk vecāks vai slimāks. Nav vairs subordinācija, nav hierarhija. Tas viss ir nost, pazudis. Un tad liberālā uzskata sistēma. Laulībā, priekš kam laulības vajadzīgas? Labi, tur varbūt daudz vairāk nekā 10 gadu. Bet es atceros, un es domāju, mēs katrs jau atceramies tos laikus, kad sacīja par ārlaulībā dzimušiem bērniem. Šodien brīnās, kas tas tāds ir? Tas ir ārlaulība. Civillaulība. Kādas vēl dažādas formas neizdomājam. Cilvēku attiecībās. Ja kādreiz bija tā, kad sacīja, es esmu vārdu devis, man ir jābūt, es nevaru nebūt. Tad šodien ir brīnums, ja cilvēkam neatgādinot, viņš izpild to, ko viņš ir sacījis. Kā, bet tu man vakarā atkal neatgādināji, ka man šodien mums ir tikšanās norunā. Es jau domāju, ka tad nekas nebūs. Ir norma, pieņemta norma, kad mēs apsolam un nepildām. Godīgi. Ja kādreiz domāju par to, cik tas ir briesmīgi, ka kāds tas, kurš ir pie kādas varas vai kaut kur atļaujas kaut ko sev piesavināties, tad šodien jau tā ir norma un saprotam, ka vienkārši tikai jākontrolē, lai viņš nedrīkstētu, lai viņš nespētu to izdarīt. Bet tas, ka viņš to dara, tas ir saprotams. Tas ir saprotams, ka katrs to gribēs kaut ko paņemt, kaut ko piesavināties. Morāli ģimenēs, attiecības, darba vietās, skolās, pie skolām skatāmies policists staigā. Tādēļ, ka viss ir kārtībā. Un šī liberālā uzskata sistēma publiskā, informatīvajā telpā, sabiedrībā, arī baznīcās. Un tad rodās vēl kāds sociāls eksperiments, atceramies labi šo 2019. Gada slimību. Ar maskām, ar atļaujām, ar potēm. Aizvien biežāk mēs šodien dzirdam vārdus. Mūsdienu sabiedrība, mūsdienu uzskati. Bet jautājums, uz kurienu viņi ved? Uz kurienu ved šie mūsdienu principi? Es gribu pastāstīt par kādu eksperimentu. Eksperiments, kurš bija ne tikai 10 gadu, bet daudz vairāk apakaļ. 1968. gadā šo eksperimentu veids. Tad neticēja rezultātiem un atkārtoja 72. gadā. Un rezultāts tas pats. Jūs kādreiz varat paskatīties un iečekot. Visums 25, Universe 25. Eksperimentu vadīja kāds amerikāņu zinātnieks, Džons Kalhoffs. Un kas tad tika pētīts šajā eksperimentā? Sociālā dinamika. Kā veidojās? Kas notiek? Tad, kad socializējās dzīves būtnes. Eksperiments, protams, nenotika ar cilvēkiem, bet ar pelēm notika. Peles, kurām nekas nepietrūka. Viņas atradās kādā ierobežotā vidē, kādā telpā, no kuras viņas nevarēja atstāt, bet viņām viss pietika. Viņām bija visi materiālai resursi. Viņas bija bez jebkāda trūkuma. Bija gana daudz pārtiks, cik gribi tik ēt, gana daudz ūdens, ko tu vari padzerties, pajumtu kādas slēptuves, kur katra no viņām tur var nolīst un atrast savu personīgo un individuālo vietu.
No ārpuses nekādi draudi vispār nevarēja pastāvēt, ka viņam kaut kas varētu uzbrukt, vai kādas slimības, vai tur kāds viņus varētu apdraudēt. Ideāla vide, mēs varētu teikt, kā paradīze. Bet interesanti, ka šī eksperimenta gaitā kļuva redzams, ka sākās šīs populācijas sociālās disfunkcijas. Kaut kas sāka nedarboties vairāk no tā, kas bija līdz tam. Vispirms radās agresija savā starpā. Tur, kur bija viss, viņas kļuva agresīvas. Vien pret otru. Tad sākās hierarhijas sabrukšana. Mēs tikko jau dzirdējām par šo. Vairs nebija cieņa pret tām, kas ir virspusē vai kuras ir vadoņi. Tā pazuda. Un tad turpinājās ar individu apātiju. Mums ir ļoti pazīstami šie vārdi, kur cilvēks nonāk apātijā. Jo šodien mums ir modernāk apzīmējumi tam. Tad nekas vairs neinteresē. Depresīvisms. Un arī samazinājās reproduktīvā uzvedība. Jo vienkārši daudz spēles pārstāja vairoties. Priekš kam? Mums viss ir. Un tad radās arī kādi daži individi. Viņi bija šī eksperimenta vadītāji, viņus iesauc par skaistajiem individiem. Pēdiņās. Viņi izolējās no tās kopējās sadzīves. Viņi rūpējās tikai par savu ārienu, sevi tur, lai būtu tīri. Izvairījās no saskarsmes ar citām pelēm. Jūs zināt, ar ko beidzās šis eksperiments? Visa šī peļu populācija vienkārši izmira. Vienkārši izbeidzās, viņas nebija. Ideālā vidē, ideālos apstākļos, kad viss ir. Viss nodrošināts. Un tad viņi īsti neticēja. Labi, kaut kas varbūt nogāja greizi. Nevar tā būt. Kā tas var būt? Un tad atkārtoja šo eksperimentu pēc 4 gadiem. Un rezultāts tieši tas pats. Populācija izbeidz pastāvēt. Viņi izmēr. Nekas neizmainījās. Tad, kad mēs domājam par šo pasauli un kad mēs domājam par cilvēci šajā pasaulē, kad mēs redzam visu tas tehnoloģiju attīstības, visu to, ka mums aizvien mazāk kaut kas pietrūkst, ka mums aizvien lielāks un plašāks iespējas rodās, un mēs redzam to, cik mēs esam neapmierināti ar visu to, kur mēs atrodamies. Liekas, tā nevajadzētu būt. Vajadzētu būt aizvien pateicīgākiem, priecīgākiem par visām iespējām, bet tieši otrādi. Un tad rodās jautājums, vai radot šo pasauli, vai Dievs, vai radītājs varēja paredzēt šādu, tam līdzīgu iznākumu kā šajā Kaufona eksperimentā? Vai Dievs varēja to paredzēt? Un es gribu sacīt no svētiem rakstiem, no Bībeles, kur Dievs saka cilvēkam, pirmajam cilvēkam, Ādamam. Viņš saka, no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Sāksies šī nožēlojamā eksperimenta nožēlojamais rezultāts. Ja tu to darīsi, ko es tev saku, nedari. Un tad, kad mēs atšķiram jauno darību, mēs lasām 2. vēstuli Timotejam, kur apostols Pāvils saka, pirms 2000 gadiem. Ne pie pasaules radīšanas, kad Dievs jau Ādamam to sacīja. Tad jaunā derībā. Apostols Pāvils saka, 2. vēstule Timotejam, 3. nodaļa, no 1. līdz 5. pantam es izlasīšu. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi un labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdam ārēju svētbību, bet tas spētu noliekam. Mēs pazīstam visu šīs īpašības, liekas, vai tiešām tik daudz viņas tur ir, bet jau to, lai apostols Pāvils to raksta. Vai radītājs paredzēja? Jā, viņš to paredzēja. Un tādēļ
Un tādēļ viņš šajā pasaulē, kad tajā jau bija iesākusies šī sociālā disfunkcija, jau šīs pasaules populācijai, šai cilvēku populācijai, viņš ienāca pats sava dēla Jēzus Kristus personā, lai izmainītu šo regresiju. Mēs zinām, skolās māca to, ka no mērkaķa cēlies cilvēks, bet mēs redzam, ka notiek pretējais process, ka no cilvēka veidojās mērkaķis. Nekas neprogresē, bet regresē. Un šeit ienāca Dieva dēls, šajā civilizācijas ļaunumā. Ļaunumā, kura virziens faktiski bija viens, skaidrs, bojāja. Viņš ienāca, lai izglābtu tos, kuri pieņems, ja kuri gribēs pieņemt viņu žēlstības un glābšanas plostu, es tā gribētu sacīt. Ja viss tas lielais kuģis sabiedrības peld okeānā, un viņš iet bojā uz bojāju, grimstošs kuģis, tad ir kāds glābšanas plosts, uz kura tiek izaicināti. Nāc un kāp uz šī plosta, nepaliec uz tā grimstošā kuģa, nāc ārā no tā kuģa, uzkāp uz šī plosta, rezervē sev vietu uz viņu, jo tur būs dzīvība, tur būs glābšana. Dieva žēlstības plostu, tā kā Noas laikā. 7 cilvēki tikai izglābās no visiem, kas aizgāja bojā, vispasaules plūdos. Cilvēki ļaunums sāka vairoties uz zemes, un tā Dieva vārdā ir rakstīts. Un viņi kļuva tik ļauni, ka Dievam kļuva žēl, ka viņš šo pasauli radīs. Viņš teica, nevajag pietiek ar šo, šos vajag izbeigt. Un tad tikai 7 cilvēki, kuri iekāpa Noas šķirstā, izglābās. Un tad mēs lasām par kādu citu notikumu. Mēs lasām par Sodomu un Gomoru, kur ļaunums bija savarojies tik tālu, ka Dievs sacīja, es nolaidīšos, es pārbaudīšu, un ja es apstiprināsies, es iznīcināšu visu. Nāc uguns un sērs no debesīm šodien, kad zinātnieki pēta šo notikumu. Viņi saka, tas kaut kas līdzīgs atomu sprādzienam, vai tajā laikā varēja būt atombumba. Neviens to nevar pateikt. Bet Dievam ir vairāk kā atombumbu spēki. Un to mēs redzam visās dabas stihijās, visās tajās varenībās, kur cilvēks neko neiespēj ar visām savām tehnoloģijām, lai kādas tās būtu. Cilvēks paliek bezspēcīgs un saka, jā, man ir jāpadodās tā priekšā, ko Dievs dara šajā pasaulē. Un tad šīs lata dienās tikai 3 cilvēki izglābās no Sodomas un Gomoras, kur visi aizgāja bojā. Ir kāda glābšana, ko Dievs paredz cilvēkiem, un viņš piedāvā šo glābšanu. Viņš saka, nāc, es tevi izaicinu ārā no tā. Un tad, kad mēs lūkojamies uz visvarenā Dieva brīnišķīgiem darbiem, uz to, kā viņš izglāba savu tautu, cauri visai Dieva tautas vēsturē, kur mēs varam izsekot līdz vecajā derībā, kur ir aprakstīts, kā Izraēla tauta izgāja no Ēģiptes, kā viņi gāja caur tūkstnes, kā Dievs viņus sargāja, vadīja, glāba, kā viņi gāja pret tām tautām, kuras viņus gribēja apspiest un pazemot, un Dievs viņus atkal un atkal uzturēja un izvadīja. Kā Dievs izglāba savus ļaudis. Ja mēs to visu ieraugam, tad nav cita veida, kā vienīgi, ka mēs droši varam uzticēties viņa apsolījumiem. Viņa apsolījumiem, ka viņš savu žēlastību saviem ļaudīm nemazinās. Ka viņa žēlastība pret viņa ļaudīm joprojām paliek tā pati, kas bija no pasaules radīšanas, kas bija jau pie Kristus atnākšanas un kas joprojām šodien turpinās šajā pasaulē. To mēs lasām jau praviešu Iesaijas grāmatā 500 gadus pirms Kristus, kur viņš saka, arī līdz jūsu vecuma dienām es palikšu tas pats. Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksiet sirmi. To es darīju līdz šim, un arī turpmāk es to jums darīšu. Es jūs nesīšu un jūs izglābšu. Dievs saka saviem bērniem, savai tautai. Kas ir šie viņa bērni? Kas ir viņa tauta? Kam Dievs saka šos vārdus? Es domāju, mēs zinām šo brīnišķīgo pantu Jāņa evaņģēlijā, 3. nodaļas 16. pantu. Tur ir pateikts, kas ir viņa bērni. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Neviens, kas viņam tic, lai nepazustu. Lai nepazustu. Kas tic kam? Redziet, turpat Jāņa evaņģēlijā, 1. nodaļā. Tur ir brīnišķīgi vārdi 12. pantā,
kur rakstīts, ka viņš nāca šajā pasaulē. Pasaule nepazina viņu, Jēzus Kristu. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Tie, kas viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Un jau 2000 gadu šī ir nemainīga evaņģēlija vēsts. Lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Šī pasaule peld pretī savam neizbēgamam noslēgumam. Es gribu sacīt, ellei zemes virsū. Stāvoklim, kad par visu un par visiem valdīs brutāls, vardarbīgs spēks, bez emocijām, bez morāles, neierobežots un neatšķiedīts ļaunums. Uz to šobrīd virzās viss tas, ko mēs lasām ziņu kanālos, ko mēs redzam, kas notiek pasaulē. Mēs lasām, un mums joprojām šķiet, varbūt vēl kaut kas mainīsies. Jā, uz slikto pusi. Labāk nebūs. Un pasaules sabiedrība tuvojas šim stāvoklim, šim brutālam, vardarbīgiem spēkam, kurš bez emocijām, bez morāles, kurš vienīgais būs tas, kas valdīs par visu un par visiem. Un ar katru brīdi aizvien straujākā tempā tas notiek. Ziniet, man tāda asociācija, es iedomājos sienu rulli. Nu, jūs sēdieties priekšā laukos, ja? Un tad ar to sienu rulli kalnu galā viņš tur stāv un viņu mēģina, tā kā kustināt. Viņu jau grūti izkustināt, jo viņš ir smags un viņš ir iesēdies. Bet, ja izdodas viņu kaut nedaudz iešūpināt, viņš sāk kripot. Viņš sāk vēlties. Un sākumā viņš ļoti lēni veļās. Bet viņš, ja apgriežās, uzņem apgriezienus, un aizvien tālāk ejot no kalna, šie apgriezieni kļūst aizvien ātrāk. Tad, kad mēs paskatāmies uz šo mūsu sabiedrības degradāciju, tad mēs redzam, ka jā, sabiedrība tieši tāpat sākumā ļoti lēnām degradējās. 100 gadēs, un tad jau 10 gadēs, un tad jau aiziet katru gadu. Un jo tālāk, jo ātrāk šis rullis ripo lejā no kalna, šī degradācija. Šodien mēs esam tuvāk šīs pasaules iznīcībai, bet arī Dieva bērnu glābšanai. Tuvāk nekā jebkad agrāk. Un tādēļ šodien nevar būt svarīgāk izvēle, kā iegūt debesu valstības pavalstniecību. Mācekļi Jēzum jautāja savā laikā, viņi teica, kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti? Māsu dienās 7, Lāta dienās 3. Cik mūsdienās? Jēzus teica, cīnieties, ieiet pa šauriem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Ceļš ir plats un vārti ir plati, un pa tiem daudz aiziet uz pazušanu, bet šaurs ir ceļš un maz ir to, kas to atrod. Centieties, cīnieties, ieiet pa šiem šauriem vārtiem, nostāties uz tā šaurā ceļa. Tur, kurš aizved uz glābšanu. Cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Cik šodien ir tie, kas uzņem Jēzu Kristu? Izejam sabiedrībā un paskatāmies. Cik ir to? Un šodien Dieva vārds mums atkal aicina, pārbaudīsim savus sirdis. Vai es, vai tu, vai mēs esam Dieva bērni? Vai mēs esam Dieva bērnu statusā? Vai mums ir rezervācija uz glābšanas klostu? Tajā brīdī, kad šī pasaule apstāsies neizmērojam ļaunam skavās. Un tas brīdis pienāks. Dieva vārds ļoti skaidri atklāja šīs pasaules beigu sākumu. Mēs lasām Mateja evaņģēlijā, 24. nodaļas 36. pantā, kur Jēzus saka, bet dienu un stundu neviens nezina. Ne debesu eņģeļi, ne dēls, kā vien tēvs. Neviens nezina dienu un stundu. Kas tad notiek šajā dienā un stundā? Pirmā vēstule korintiešiem. Piepieši acu mirklī atskanēs bazūna un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā un mēs, kas esam dzīvi, tiksim pārvērsti. Tie, kas esam Dieva bērnu statusā. Un tālāk pirmā vēstule Tesaloniķiešiem 4:17 mēs lasām. Un tad kopā ar tiem augšām celtajiem, kas Kristu miruši, mēs tiksim aizrauti gaisā, padevušos pretim tam kungam. Un tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Kristus nāks, lai sastaptos ar savu draudzi, ar tiem no pasaules izaicinātajiem un šo izaicinājumu pieņēmušajiem Dieva bērniem.
lai sastaptos ar savu līgavu. Viņš saka, mana draudze ir mana līgava. Ar tiem, kuri ir atzinuši, viņi izlieto asiņu glābjošo spēku, ar tiem, kuri paklausa Dievu svētā gara vadībai. Vēstulē romiešiem ir teikts, visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Vai tevi un mani vada Dieva gars? Vai es esmu šis Dieva bērns? Vai šodien Dieva gars dod skaidru liecību, ka tu esi viņu bērns, ka tu esi atdzimis no augšienes, ka tu esi izglābts mūžībai? Jā, turpat vēstulē romiešiem 8. nodaļā, es gribu lasīt no 16 līdz 19. Apostols Pāvils saka, šis pats gars, Dieva gars, apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Un ja esam Dieva bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaitot. Un viņš saka tālāk. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs par mums. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Tā būs Dieva bērnu līksmākā diena. Un tā būs šīs pasaules ļaunuma manifestācijas diena. Kāpēc? Tādēļ, ka no šīs pasaules tiks paņemts projām tas, kas attura ļaunumu, kas šobrīd vēl neļauj tiem tumsas spēkiem izpausties visā viņa ļaunumā. Viņi vairo savu enerģiju un savu spēku, lai varētu piepildīties šis ļaunums, kas pasaulē izplatīsies un valdīs. Bet Dieva gars caur viņa ļaudīm, caur tiem, kas lūdz par saviem tuviniekiem, par savu apkārtni, caur Kristus draudzi, vēl joprojām ir šeit pasaulē. Bet tad, kad Dievs paņems prom savu garu, kopā ar tiem, kas pieder Kristus garu, tad būs Kristus sastapšanās ar viņu draudz debesīs. Un šeit virs zemes iestāsies, Bībele saka, antikrista laiks. Mēs varam iedomāties, ka visas tehnoloģijas nonāks kādu varā, kur mēģinās vienkārši savas intereses piepildīt. Kam būs resnāks stobrs, kam būs lielākas iespējas, tas vienkārši pārējot sabrakās. Tāda būs šī pasaule. Tajā laikā, kad tiks paņemts projām Kristus draudze, ticīgie, patieši ticīgie, tie, kur ir atsaukšies. Un tad mēs lasām, ka būs debesīs svinības, kur Kristus svinēs sastapšanos ar savu draudzi, ar savu līgavu. Lai pēc tam nākt šeit virs zemes, kur valdīs 1000 gadu miera valsts. Es domāju, viss šis, ko Bībele mums atklāja un stāsta par šiem pēdējo laiku notikumiem, liekas reizēm tik neticami, bet tik reāli, ja mēs palasam vienkārši ziņu lapspuses. Latvijā ļoti maz ziņas raksta par šīm lietām. Kādreiz, kad paskatās vairāk vai BBC vai kādas no ārzemju ziņām, var redzēt, jā, ir daudz tādas lietas, par kurām mūsu ziņu balsts par klusa. Tad, kad Dieva gars un viņa ļaudis tiks paņemt projām no šīs pasaules, tad visa tehnoloģija varenība kļūs brīvi izmantojama pret katru un pret visiem. Un tad šīs pasaules gremžtošais kuģis, viņš dosies pretī savai, es gribētu teikt, jau kopš pasaules radīšanas nolemtajai, bojājai. Šodien mums vēl ir žēlstības diena. Šodien vēl ir diena, kurā mums ir ļoti iespēja ieņemt vietu uz Dieva bērnu glābšanas posta. Glābšanas posts bērniem. Dieva bērniem. Ja tu esi Dieva bērns, tad tava vieta uz šī glābšanas posta ir rezervēta. Vai es esmu tajā sarakstā? Vai šī rezervācija man pieder? Vai Dieva gars man dod skaidru liecību, ka es esmu Dieva bērns? Un ja nē, ja vēl joprojām man nav šī pārliecība, tad steigsimies meklēt, lūgt un saņemt šo rezervāciju. Dievs, es gribu būt tavs bērns. Es gribu, lai tavs gars mani piepild. Es gribu būt tas, kas tiek izglābts no šīs pasaules bojājas ļaunuma. Ja kāds no jums vēlās, jūs varat nākt uz dievkalpojumu. Lūksim kopā. Lai Dievs dod šo liecību sirdī. Un tas kungs gaida. Viņš gaida mūsu lūkšanu. Viņš vēlās dzirdēt mūsu patieso apņemšanos, patieso izvēli. Viņš vēlās dāvāt patiesu drošību un patiesu Dieva bērnu statusu. Jā, tu esi mans bērns. Viņš ilgojas pēc tā. Un šis ir svarīgākās izmaiņas šai dzīvē un mūžībā. Vieta uz Dieva bērna glābšanas postu, vieta Dieva valstībā. Tas kungs, lai runā mūsu sirdīs. Tas kungs, lai mums piešķir šo drošību.
ka mums ir rezervēta vieta uz Dievu glābšanas postu.